Sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā, kā arī sveiciens manā ierastajā Reset vlogā. Klāt ir oktobrs. Šodien ir, precīzāk sakot, 3. oktobrs un ir laiks uzfilmēt šī mēneša restartu. Es esmu jau, skatieties, kādas sapucējusies, uzvilkusi kleitu, uzlikusi make-up, jo šodien es dodos uz pasākumu. Pēc ilgiem laikiem es dodos uz kādu pasākumu, par ko man ir ļoti liels prieks, jo viens no maniem pagājušā gada mērķiem bija mērķiecīgi sev katru nedēļu saplānot kaut kādu aktivitāti, kas norisinātos ārpus mājām. Un tad šodien man forši iekrita, ka ir pasākums, bet cits nedēļas esmu saplānojis kaut kāds meiteņu randiņus vai, piemēram, arī doties uz centrālu tirgu, vienkārši izkustēties ārpus mājām, jo es strādāju no mājām, strādāju attālināti un ir tā, ka ir dažreiz sev jāpiespiež iziet no māju tā komforta, jo pie māju dzīves ļoti pierod. Tagad, pirms es dodos uz pasākumu, es aizbraukšu vēl līdz Omnivai. Man ir jānosūta pāris sūtījumi, piemēram, Elīze pie manis bija ciemos nedēļas nogalē. Atstāja pie manis dažādas sejas kopšanas lietiņas, un tad es ņemcēju sūtīšu ar Omnivu. Ir jāatgriež dāvja about jūs sūtījums. Un tad vēl šo te paciņu nosūtīšu savai cītīgākā un lojālākā konkursa uzvarētāju. Esmu sapakojusi, tā aizies līdz Elvijai. Čau, Elvija, skaties šo video, man prieks, ka tu uzvarēji. Un jā, tad tālāk tiekamies pie pakumātiem, jo man ir jāizņem arī viens sūtījums vai 2 sūtījumi. Un šeit, jā. Izrādās, man šajā pakumātā piedodāts sūtījums, bet paldiesiem pavisam citā, kas ir paigi tālu, un šobrīd man nav pa ceļam, bet man reāli vajag izņemt šo te pasūtījumu, tādēļ, ka man liekas, ka man tur ir iekšā sadarbības produkti, un man ir šonadēļ jāievieto šī sadarbība Instagramā, tā kā man droši vien pēc pasākuma būs jāizbrauc līdz Alfai. Ok, labi, tad vienkārši došos tagad uz pasākumu vietu, man liekas, man sanāk bišķīt vairāk laika, jo man ordināli, starp citu ordināli man bija plānots pirms šī te pasākuma aizbraukt uz kādu kafēnīcu pastrādāt, bet vai es sataisījos laikā? Negluži. Bišķīt man diena ir iekavējusies, bet nu nekas, labi. Es braukšu un beigšu prāpāt. Nopisāli projām esmu tāpat tās, jo es pasties ēpastā, man bija DPD pakumātā atnācis sūtījums, bet man uz Alfa arī ir atnācis kaut kāds Omnivas sūtījums. Un šī man šķiet, ka ir sadarbības paciņas, var jums to ātri arī parādīt. Paciņa no L'Oreal un Maybelline. Man sadarbība ir šoreiz ar L'Oreal, un es pastāstīšu vairāk par Skinimalism sejas dekoratīvās kosmētikas trendu. Parādīšu, kāda produkta tajā ir iekļaujami. Voilā! Savukārt otrā pusē ir Maybelline 90s make-up, kas ir tā kā bišķīt kaut kas savādāks. Tas ir kaut kas košāks un atraktīvāks, un arī šeit reāli visi ir mani mīļākie produkti. Super too much tonālais krēms, šis te ir jaunums no Maybelline, bet es beigšu pļāpāt atkal, jo man ir tagad jau, man vairs nav daudz laika, man ir jāsteidzās uz pasākumu. Vietiņu esmu atradusi. Uzvilkšu žaketi, paņemšu, paldies Dievam, paņēmu lietas ar līdzi, jo šodien vēl super rudenīgu laiku. Es šodien dodos uz Fāzera pasākumu. Dreskods bija gaiši toņi, maigi rozā, tāpēc man ir rozā kleitiņa, balta žaketīt. Protams, centīšos arī parādīt nelielu ieskatu tam, kāds ir pasākums, bet visticamāk, es kameru atstāšu mašīnā un filmēšu ar telefonu. Šis bija tik
fantastisks un jauks, sirsnīgs pasākums. Es pirmo reizi piedalījos kakao ceremonijā, kas bija ļoti, ļoti interesanti. Pastiedies, cik skaistas arī dāvnīcas saņem šādi ziedpušķi, kas smaržo debešķīgi, un man ļoti, ļoti patīk plīvarpuķītes. Protams, kur ne bez Fazera šokolādes. Būs ko našķoties. Es gan šodien vairāk šokolādi, man liekas, aizdzert negribēšu, jo man ir riktīga cukura enerģija iekšā. Atbrauc līdz Alfai, izņēmu jau savu pasūtījumu, parādīšu, kas tajā ir iekšā, tagad aizbraukšu mājās, jo tā nav pats labākais apgaismojums. Bet ziniet, kāds fails? Es aizmirsu datoru. Es no rīta uzliku to lādētājs, lai to varētu paņemt līdzi, jo es teicu, ka es vēlos pastrādāt ārpus mājām vismaz vienreiz nedēļā, un man šī, kas varētu apvienot Alfas apmeklējumu ar kādu pasēdēšanu kafejnīcā un pastrādāšanu tur, bet es aizmirsu datoru. Un vispār pagājušajā mēnesī ar šo te mērķi nevisai labi veicās. Ja man labi veicās ar otru kādām aktivitātēm, ko darīt ārpus mājām, tad ar pastrādāšanu gan man tik labi neizdevās, jo es pavisam noteikti esmu daudz produktīvāk strādājot ārpus mājām. Lai arī cik dīvains ir nešķist, bet es esmu ļoti, ļoti pieredzis pie savu māju vidus un ļoti bieži ir kaut apstākļi, kas nedaudz tā kā izsatā no līdzsvaru vai patraucē. Ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi pamainīt savu darba vidi ik pa laikam, ja tas ir iespējams. Sorry, man liekas, man kamera nedaudz kratās un saka, nav labākais apgaismojums, bet, diemžēl, man tas neizdevās. Līdz ar to man ir jāpadomā to, kādi būs mani ieradumi šajā mēnesī, lai šo mērķi piepildītu. Par ieradumiem parunāsim arī nedaudz vēlāk, bet tagad braucam uz mājām, parādīšu, kas man ir atsūtīts. Man uz mājām atsūtīja vēl divas arī paciņas. Tikai jau šodien sanāks tāda riktīgi PR unboxing diena, un vēl viena lieta, kuras vēl ātri pieminēšu, ir tas, ka man ir nevis sugar rush, tā kā cukura enerģija, bet kakao taču ir arī kofeīns iekšā. Un es absolūti nepanesu kofeīnu, tāpēc esmu tik aktīvi, tik daudz runāju, žestikulēju, jo man ir iekšā riktīga kofeīna enerģija. Iekšā viss trīc un draba, tā kā tiekamies mājās. Čau, Katīte, ko tu tur vieli paņēmi? Čau! Es tev kaut ko atvedu. Šokolāde un šokolāde, klausies. Izcili. Nec parādies, ka mums ir Keitiņa ciemos, viņi pie mums tagad dzīvojās, kamēr un vecāki ir atpūtā ceļojumā, tā kā mums ir riktīgs full house ar dzīvniekiem. 3 un 1 kāds ir ko noņemties, un kāds skaisti iepakojumi. Šis ir ķermeņa skrubs ar lavandu. Es dievinu jebko. Tā, Dezī, kāpēc tu grauzi? Dezī, reāli gribu pirmā taisīt vaļā kastiņu, reāli grauž stūri. Dezī. Tad, jā, es dievinu jebko. Tā sastāvā ir lavanda, kas smaržo pēc lavandām. Mums pašiem dārzā ir lavandas, un tad šis ir ķermeņa skrubis arī ar greipfrūtu ētrisko eļļu. Šī savukārt ir ķermeņa eļļiņa ar E-vitamīnu. Ļoti, ļoti noderīgas lietas. Un ļoti patīk, man atsūt kaut ko, kas ir saistībā. Reāli ir hols arī dzīvniekiem. Man ļoti patīk, man atsūt kaut ko saistībā arī ar ķermeņa kopšanu. Tāda skaista kastīte. Man šeit tur bija viņa jaunās lūpkrāsas. Mums tādu man atsūtīja preses relīzīte e-pastā. Tā tu man parādīšu. Wow, cik skaists noformējums. Un šādas te lūpkrāsas. Es noteikti tāds izmēģināšu Instagramā un arī TikTokā. Tad šī kastīte savukārt ir saistībā ar Skin Cycling. Jau pāris logus atpakaļ. Cik smagi dalījos ar to, ka es piedalījos draugas klientdienās, kurās stāstīju par šo tēmu, un tad man paturpināsies sadarbība arī oktobrī un novembrī par Skin Cycling, un iepazīstināšu jūs vairāk ar to, kas īsti ir šī tendence, kāda produkta tajā ietilpst, un wow, būs ko izmēģināt. Šeit ir pavisam noteikti arī ļoti daudz no maniem favorītiem. Miclārais ūdens, miksa, sejas kopjošā kosmētika ir superīgi. Man ļoti, ļoti, ļoti patīk. Tevišķiņa hialuronskābes sarums, C vitamīns, SPFs. Šis te peelings arī ir ļoti, ļoti labs. Tad tagad savukārt es iziešu ārā ar visiem dzīvniekiem. Man tas ir jādara 2 reizes, jo dāvs aizbrauc darīšanās. Man ir vienreiz jāiziet ar Keitu, un tad ir jāiziet ar Aurēliju un Deidzi, jo ja 3 suņus, pasāk sakot, es pavisam noteikti viens pastaigas laikā nevar izvest. Tā kā es tā minēju, darba pilns rokas. Pastaigā esam bijušas, vai ne? Kurš grib ēst? Kurš grib ēst? Ko? Kurš grib ēst? Ņem. Ņem. Aiziet, ņem. Un, protams, neaizmirstam arī par Mikiju. Čau, Miku. Taks.
Arī tā būs vakariņas. Nu, Adzo? Runājot par Mikiju, tad mēs viņu kopā ar Keitu nelaižam, jo pirmkārt Keitai ir bail no viņa. Reāli liels suns, bet viņa baidās no tādiem neprognozējumiem kaķiem, kāds ir Mikijs, un otrkārt Mikijs visam noteikti nebūtu arī sajūsmā par Keitu. Man šodien ir ieplānots uztaisīt nelielu mājas sakārtošanu, jo es vēlos rītā parīt filmēt rudens dekorēšanas video, bet lai es varētu kaut ko dekorēt, man vajag sakārtot. Bet pirms es ceros klāt sakārtošanai, savukārt vēlos pārģērbties, jo, lai arī cik jauki ir nāsāt kleitiņas, vēlos uzvilkt kaut ko ārtāk, un ir jāsliek arī pāris storiju no šodienas. Un, starp citu, jā, es jums īstenībā varētu arī aši parādīt šīkušu holu, jo tur ir viens tāds mājas komplektiņš, kurus šovakar varētu uzvilkt, ņemot vērā to, ka šodien ir tāda riktīgi pirmā rudenīgā diena. Un parādīt jums arī, ko es šomēnes savu esmu pasūtījusi, jeb saņēmusi Instagram sadarbības ietvaros. Šīs ir gandrīz viss tās lietas, kuras saņēmu šī mēneša sadarbības ietvaros. Man liekas, man vēl ceļā ir viens džemperītis, kopā sakomplektēt 3 vai 4 rudenīgus tērpus. Un tad sāksim ar šo te trenci, jo, manuprāt, tā ir rīktīgi neatņemama rudens gardrobas sastāvdaļa. Man ir šāda veida trenci, tādā brūnganā krāsā, bet man šeit, ka šis varētu būt riktīgi forši arī pavasariem pavisam noteikti, un arī tādam siltam rudenim, kāds mums ir šobrīd, beišā krāsā. Pasēdies arī, cik labi saskaņos kopā, piemēram, ar šo te rozāku leitiņu, bet mierīgi arī šodien varēs vilkt, bet šodien bija plus 20 grādi, tā kā pat nebija nepieciešamības. Tiešām ļoti priecājos par to, cik mums ir silts rudenis šodien, un es daudz runāju un ātri runāju, jo kofeīns. Es varētu daudz un dikti stāstīt par to, kāpēc es ikdienā nedzeru kafiju, un šis ir viens no tiem iemesliem. Es palieku vienkārši hiperaktīva, mans sirds šausmīgi ārkas sitās, man ir tāds sajūta, ka tā kā es esmu tāds Duracell zaķīts, un tad tas viens mirklis, kad tev beidzās tā enerģija, tāpēc es nedzeru kafiju. Tā kā man īsti nepatīk tas, cik man daudz enerģijas šobrīd, jo vienkārši hiperaktivitāte, un pēc tam es jūtos sliktāk nekā tad, ja es nebūtu vispār dzērus kafiju. Tā kā, jā, lūk, šāds te mētelīts ir sasienama jostiņa, 2 pogu aizdei, un es to plānoju saskaņot kopā ar svārciņiem un tādu gaišu džemperīti. Manuprāt, sanāks tāds riktīgi trīns outfits, bet jā, izskatās lūk šādi te. Cenīšos mazāk runāt un vairāk rādīt. Tālāk otrais komplektiņš izskatās lūk šādi te. Manuprāt, tas tādā Parīzes franču stilā, jo svītrains, melns, šie svārki ir superīgi darkā. Uzliet komplektā nāk arī ar lūk šādu te jostiņu, tie ir auduma ar kabatiņām šeit un kabatiņu šeit aizmugurā. Un, manuprāt, ļoti labi saskan kopā arī ar šo te džemperīti. Būs linki visi aprakstskastītē uz katru šajā video pieminēto lietu. Otrie svārciņi šiem ir paredzēti komplektā ar to džemperīti, ko es gaidu, un to iepriekš rādīto trenci. Tie no mākslīgās ādas, ļoti pieguloši un it kā īsi, bet nav jābaidās par īsumu, jo iekšpusē ir šortveida odara, un tas man ļoti patīk šīkušu svārkos, ka lielākajai daļai mini svārki iekšā ir tādi iekšējie šorteņi. Nākamais komplektiņš, es teiktu, ka man pārsteidz, tādēļ, ka es biju gaidījis, ka tā būs kleita. Realitātē tas ir atsevišķs topiņš un atsevišķi svārki, kas īstenībā ir vēl foršāk, jo tas nozīmē to, ka katru no šīm lietām var nesāt arī savādākās darba kombinācijas. Piemēram, topiņi, manuprāt, varētu ļoti labi saskaņot kopā tādā ikdienišķā outfitā, jeb tērpā ar džinsiem. Savukārt svārkiem augšpusītē varētu uzvilkt kādu biezāku ādīnu džemperi, kas būtu rudenim atbilstoši. Tā kā jā, man ļoti patīk, sevišķi krāsu kombinācija, raksts un arī tas, cik svārki tādi brīvi krītoši, flandoši un rudenim atbilstoši. Un tad pēdējā lieta, par kuru es stāstīju jau iepriekš, ir lūk šis te mājas. Varbūt tāds arī varētu teikt, ka brīvā laika komplektiņš ļoti silts, tāda bieza adījuma, man ļoti patīk krāsa it sevišķi. Šī ir mana top rudens krāsa. Labi, man šo rudeni topā ir dzeltenā un oranžā, bet oktobrī, novembrī es pārēju uz brūnganiem, beišīgiem toņiem, un tad šis komplektiņš ir tiešām superīgs, ļoti ērts, ļoti brīvi krītoši. Man bīksas varbūt prasītos maķenīt, tā kā maķenīt garākas, bet kopumā man šķiet, ka ir ok. Un pa mājām, vai pastaigā ar suņiem, vai pastaigā pa mežu, būs ļoti labi. Es šajā vlogā, man liekas, tikai runāju. Un to visu noteikti labāk nepadara tas, ka man ir tas kofeīna kiks iekšā.
Tāpēc man tagad vajag bišķīt pasēdēt, ir ceļš arī klusumā. Es gribu ielikt tos storijas, kuras minē. Man ir jānoliek vietā šīs drēbes, uz kurām ir iekārtojusies princese Aurēlija, jo viņai jau vairāk mīkstuma, vairāk spilvenu, audumu kārtu, jo labāk. Nesatraucies. Viņai, protams, ir nedaudz arī stress, tāpēc, ka šī ir tikai 3. diena, kopš viņi pie mums dzīvās, kamēr viņi iedzīvosies, kamēr viņi atradīs ar jauno lietu kārtību, jo, principā, viņus tik ilgu laiku īsti nekad nav atstāta, un pie mums viņi paliek pirmoreiz. Tā kā pavisam noteikti viņai cenšamies pievērst vairāk uzmanību, papildus mīlestību un, radīt tādu vidi, kurā viņa var justies droši un mierīgi kopā ar Aurēliju un Deiziju. Viņas jau ir kopā saraduši, jo tad, kad mēs kaut kur dodamies kādos ceļojumos vai izbraucienos ar Aurēliju un Deiziju, mēs atstājam pie maniem vecākiem, līdz ar to katīt viņai nav nekas jauns un ir bijuši 9 dienas. Tagad, ko es darīšu, es sev iešu uztaisīt vakariņas, un es lauzīšu savu ieradumu, tad, kad dāvs no mājas man ir bišķī tā kā slinkums ņemties ar vakariņu taisīšanu. Nē, es lauzīšu savu ieradumu, jo arī viens no maniem pagājušā mēneša mērķiem bija ēst pilnvērtīgi, ēst sabalansēti, un es teiktu, man plus mīnus arī septembrī tas izdevās, tā kā turpināsim arī oktobrī un uztaisīsim sev vakariņas. Es, protams, savu netaisīšu tur restorānu cienīgas vakariņas, bet es uztaisīšu spārdeļus, kas ir ietīti bekonā. Tas īstenībā ir viens no mīļākajiem pavasarēdieniem, bet es redzēju, bija veikalā spārdeļi uz atlaidi. Man šķiet, kāpēc ne? Un ko es varētu piedevās uztaisīt? Tā, kas mums ir mājās? Tā kā es varētu rīsus, man labāk garšo ar rīsiem, bet es stabili vien pat neapēdīšu veselu rīsu paciņu. Tāpēc arī tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc man nepatīk taisīt tikai sev vakariņas, jo ir grūti uztaisīt vakariņas tādā mazā apjomā, if that makes any sense. Makarons. Novārīsim makarons, vai pastīšos, varbūt man ir vēl kartupēļi. Pirmais solis ir noskalot spārdeļus. Otrais ir nogriezt cietās daļas nost. Trešais solis ir novārīt spārdeļus 3 minūtes. Ceturtais solis ir ietīt spārdeļus iekšā bekonā. Piektais solis ir cept spārdeļus cepeškrāsnī aptuveni 190 grādos uz aptuveni 20 minūtēm. Kamēr tās 20 minūtes man cepsās spārdeļi, es pirmkārt novārīšu savu kartuplīšu. Šie te kartuplīši ir viena no maniem mīļākajiem, jo nav jāatškarējās ar to mizošanu, otrkārt tiešām arī garšīgi. Esmu savus sagriezus arī pāris dārzenīšus no mammas dārza, ķirštomātiņus, tomātiņus un gurķīšu šokars. Visam noteikti negribu vēl papildus šakarēties ar salātu taisīšanu, un man garšo arī šādā veidā. Un tad treškārt es tagad, kamēr te viss cepjās un gatavojās, es pievērsīšos arī mājas sakārtošanai. 20 minūtes man šeit var paspēt ļoti, ļoti daudz, un īstenībā ir viens no maniem produktivitātes padomēm uzlikt timer. Tad, ja tev ir kaut kāds darbiņš, kuram tu negribi pieķerties, vai nesanāk, vai ir slinkums, vai kas, uzliec kaut vai 5, 10, 15, manā gadījumā 20 minūšu timeri un izdara to, kas tev ir jāizdara. Īstenībā pat 5 minūtēs var ļoti, ļoti daudz izdarīt, un tā tu var savu arī papildus motivēt, ka darīšu šo darbiņu tikai 5 minūtes. Manā gadījumā 20, bet man mājas kārtošana nav uz obsāms, līdz ar to es mierīgi to arī varu darīt ilgāku laiku posmu, bet ir kaut kādi darbiņi, pavisam noteikti, kuriem ir grūti pieķerties, un tad, ja tu sev uzliec šo laika limitu, tad vismaz man tas palīdz un ir vieglāk.
kārtībā, vismaz virtuve, un vakariņas ir gatavas, tā kā aiziet priekā un tiekamies vēlāk. Pāris stundas vēlāk esmu pastrādājis, kā arī parunāju ar saviem vecākiem. Viņi padalījās ar saviem šīs dienas ceļojuma iespējiem. Esmu noņēmusi kosmētiku, uzlikusi savu vakara sejas klopšanas rutīnas produktus virsū un, principā, šai mirklī droši vien arī vēlos pabeigt savu šī mēneša reset vlogu. Un pastāstīt vēl par pēdējo mērķi, kas man bija pagājušajā mēnesī, kas bija doties laicīgi gulēt. Un, godīgi sakot, pagājušajā mēnesī es diezgan daudz ar to failoju, jo man ir viens kaitīgais ieradums. Par ieradumiem jau šodien runāju. Mans kaitīgais, jeb neveselīgais, bezvērtīgais, bezjēdzīgais vakar ieradums ir skrulēt telefonu. Man nāk miegs, esmu atnākus līdz gultei, es varētu iet gulēt, bet nē. Ļoti bieži paņem telefonu rokās, lai pastītos kaut ko. Atbildēts kādu ziņu vai kādu komentāru, un tad šeku rekas ietikt, kā Instagramā un skrulē, un man kaut kur pazūd laiks, un kaut arī esmu nogurusi tik un tā. Es pat nevaru to izskaidrot. Vienkārši tā tas notiek, un attiecīgi man ir nepieciešams šo ieradumu pamainīt, izmainīt, nelietot telefonu vairāk pirms gulētiešanas vakaros, vai arī, ja es arī lietoju, tad uzlikt kaut kādu laika limitus, jau šodien runāju par timeriem, vai uzlikt sev atgādinājumu, tā kā, hei, tomēr ej gulēt, vienkārši ir jāatrod tiem sīkās palīgdarbības, kas tev var palīdzēt mainīt tavus ieradumus. Tāds ir mans mērķis, jo, ja es aiziešu laicīgi vakarā gulēt, es varēšu sasniegt savu otru mērķi, kas ir laicīgi, ja agri pamosties no rīta. No rītā vēlētos, principā, pamosties laika posmā starp 6:30 un 7:30. Esmu šodien nereāli daudz runājis, par jums ir jāatvainojās. Šis video visticamāk būs diezgan garš, un es centīšos to saīsināt un tā kā padarīt to pēc iespējas raitāk un plūstošāk, bet ja man neizdodās, tad piedodiet man. Reāli pārmērīga kakao lietošana noved pie šāda rezultāta attiecīgi. Lai tev superforši atlikusī diena, nospied laiku šim video, tev tas patiks, šķiet interesants un noderīgs varbūt kaut kādā mērā, un tiekamies nākamajā video, kas būs rudens dekorēšanas vlogs. Atā!